Sveiki skatītājiem! Šodien uz remontu Peugeot partners, tāds te Dampis 1.6 HDI. Mainīsim starteri. Nekas īpašs, bet, lai dabūtu starteri ārā, mums ir jāuztaisot šāds te neliels process, ja. Tātad jānojauc te visa akumulatori, plasmasi, gaisa filtri un tā tālāk. Starteris mums ir tur, kaut kur, jā, apakš viņu var redzēt. Ja. Tātad pieskrūvēts viņš mums ar 3 skrūvēm. Viena skrūve augšējā ir no šitās puses, te no kārbas puses. Šejienes un trešā no šejienes, ja. Tātad viena mums jādabūj tur apakšā no turienes ārā, otru iesāk skrūvēt no šitās puses, pabeidz no apakšu priekšiem un trešā no apakšas. Sākam skrūvēt ar augšējām skrūvēm, jo starteris pagāstās uz leju, lai vieglāk kopā liksim no apakšējās, tad vidējo un tad augšējo. Starteri vieglāk dabūt ir uz augšu ārā, nekā uz leju, tur dispūtējas tilts un pusas priekšā. Nu, tā tīri neko. Starteris liksim restaurētojs, startdaks, jā. Nu, diemžēl nekā cita labāka man patreiz nav. Ir kā jau nekas sarežģīts, bet vienkārši pirmajā reizē man paskatoties YouTube Ivana kanālu Saičenko, tad man izdevās 2 stundās viņu dabūt nost uz galda. Nu, redzēs, cik man ilgi paies kopā, bet es pieļauju domu, ka tagad jau kopā salikt būs apmēram tas pats. Tā kā, ja kādam jāmaina Peugeot starteris, un tur viņš atrodas, tad esat gatavi uz šādu te procedūru, jo pirmkārt šeit skrūvei jūs klāt netiksat, kamēr nenojauksat visu šeit nost, jā. Un, protams, palīgi ierīce spogulītes jāizmanto, jo tāpat tās viņi neredzēs gan šitai skrūvei, gan tai skrūvei. Nu ko, veiksmīgus remontus!